10. sērija. Laikam jau nevar nekādīgi iesākt Taizemes sērijas bez ēdiena un to pagatavošanas, ja visur, kur ej ēdiens un pagatavošana būs deguna priekšā. Tā kā arī pasēc, re? Te tirgo kurpes un te ir kāstulis blakā. Maz krabīši, lielā krabīši. Un tepat arī vietējās drogas. Un nepietiek, ka cilvēks staigā viens var kaut tuk nesās iekšā. Man tā liekas, tur taks ir izsaukts. Pa grābam ir izsaukts kaut kas, ka viņš meklē, kurai tā piegāde ir. Jā, viņš laikam meklē kaut kādu, kurš ir izsaukts grābu meklē. Iekšā tirgu. Normāli. Jā, vajag. Vai ne? Tā te vēl močiem mauc, viss notiekās. Te viss ir kārtībā. Čekojamies ārā no tās mūsu tās viesnīcas un laižam uz nākamo viesnīcu. Un šodien es solīju lietu. Šodien vismaz kaut ko 34 grādi ārā ir. Vismaz tāpēc telefonu rāda. Nu, sutīgs, nenormāli sutīgs. Lietas, jā, kaut kāds te bišķim pārspilīts lietas. Bet tur ir skaidrs debes. Jā, tagad saulīt un lietas līst. Tā, un tagad mēs varam ienākt iekšā ātri pastīties, kāds izskatās numuriņš, kas ir priekšā, kas ir krietni dārgāks. Te vienkārši tīra. Un, o jā, nu te jau skatiņš ir uz visām pusēm. Bet nu šis numuriņš ir krietni dārgāks. Bet nu te tavs skats ir uz visām pusēm. Nu baigi. Bet iekšā ir kaut kas tāds pats apmēram. Jā, balkoniņš arī mazliet. Par cik mūsu viesnīca ir salīdzinoši dziļi iekšā no galvenā ceļa, tad viesnīca piedāvā bez maksas nogādāt līdz lielam ceļam visus koferus un mūsu pašus arī. Protams, ka to mēs arī izmantojam, lai nav jāstāja pa lielie koferi. Un rekā, tomēr esam sagaidījuši ar lietu. Bet tas nav Latvijas lietas, kur lietas laikā viss ir svaigs un vispārējais šeit pilnībā nekas nemainās. Suta kāda palika, tāda palika. Tā, mūsu taksīts atbrauc. Varam maukt ārā. Bišķiņ lietiņš līst, bet tas nekas. Tā, esam nākamā viesnīcā. Kaut kāds numuriņš 7204. Lodzo. Šāds mums ir numuriņš. Viņš gan nav baigi plašais, bet ir. Normāls. Labi, ko sākam atkal kā vienmēr ar vannas istabu un toleti. Viņi vienmēr vienkārši pa ceļam sanāk. Nu, tāda diezgan arī plaša vannas istaba. Jā, tur ir pods, spoguls un arī vanna var iet. Maza tajiešu vanniņa. Maza tajiešu vanniņa. Jā. Bet pasakies, viņa ir maziņa. Vai ne? Tā, labi, tālāk. Tātad, kas mums te notiekās? Nu, tas ar pa lielam arī viss šitas te, nu, šeit ir skapis. Šeit ir skapis. Šeit ir skapis. Tad tāds baigais. Seifs, ja kādam vajag. Nu, un, kas vēl? Te ir, kas ir iekļauts, kas to lēzina? Es domāju, šito visu var lietot. Nu, labi, Tamāra parāda tagad to pašu iespējīgāko. Jeb vīls no 72. stāva. Voļa. Kaut kā tev tur, kaut kā nesanāca tev tur. Mēģinam vēlreiz. Voļa. Tātad mēs esam Bajokskai ēkā. Reku viena palmiņa tur ir. Tur kaut kur Tamāra viena palmiņa atrada starp šitiem te. Reku tur ir. Es redzu, jā. Nu, principā, jā, skats arī ir no ģērbtuves, ne, vai kas tā ģērbtu, nekas izskaitās. Drēbu glabātu. Skapis, no skapi. Skats no skapja. Un tad vēl viens skats ir šeit. Šeit mēs pavadīsim 4 nakts. Un tad jau šis ceļojums ar mums būs beidzies. Garais ceļojums. Oho. Tā, ko te mums tikko atnes? Atnes, reku, kaut kas atnes vaļā, kas tur ir? Auglīši atnes. Tas ir laikam kāds prezents no viesnīcas.
Un kas šeit ir? Atrodamies šajā augstajā ēkā ar nosaukumu Bajok. Ēka ir 304 metru augstumā un ar 88 stāviem. Un kā jau minējām, tad atrodamies 72. stāvā. Principā, ja vēlies šajā ēkā palikt pa nakti, jeb izmantot to kā viesnīcu, tad cenu kategorijas sadalīta ir pa stāviem. Iečukstējuši to, ka mēs vēl neatrodamies augstākajā cenu kategorijā. Bet pieļauju, ka esam tomēr pirmie latviešu ceļotāji blogeri, kas ir tik augstu palikuši šajā ēkā. Ēka ir uzcelta 1997. gadā, un tā skaitījās augstākā viesnīca Bankokā, jeb Taizemē visā, līdz 2016. gadam, kad tika uzcelta šī interesantā celtne Mahanakon, kas ir kā biroja, telpa ēka un ir arī kā viesnīca. Šī ēka ir 314 metru augsta un ar 79 stāviem. Jā, stāvi ir mazāk nekā mūsu viesnīcai, kur atrodamies. Bet sakarā ar izeju ārā uz jumta un papildus pacēlumu tā tomēr skaitās augstāka ēka nekā mūsu Bajok viesnīca. Par šo ēku būs arī apskats tikai citajā sērijā. Atgriežoties pie mūsu viesnīcas Bajok, tad šajā ēkā ir sava skatu platforma gandrīz vai uz jumta, kurā var apmeklēt arī ne tikai tie, kas uzturās viesnīcā, bet arī no malas cilvēki. Šis gan būs maksas pakalpojums – 450 bati, jeb nepilni 10 eiro. Bet, ja esi šīs viesnīcas apmeklētājs, tad šī skatu platforma būs bez maksas. Ej, kad gribi uz skatu platformas. Wow! Paskaties, rekā viņš griežās. Tev var kāpt virsū. Un tu pat var nekur nestaigāt, stāvēt uz vietas. Un vienkārši rekur. Nē, nu vispār sliņķu kaut kāds šitas te. Ne? Un rekur pavērot Bankoku, kāda izskatās. Skatu platforma griežās ap savu asi 360 grādiem. Kā jau minēju, tad nostājoties vienā vietā, tu vari mierīgi lēnāk garā arī nekur neejot redzēt visu Bankoku. Rodals 83. stāvā Bankokas augstākais bārs. Kādas cenas? Tātad cenas. Klasika kokteļi. 250. Tas ir 250, kaut 7 eiro kaut kādā, ne? Nē, 6 eiro. 25. Ja jau dzīvojamies, kā teikt, pa mākoņiem debesskrāpī, tad kā jūs domājat, kas ir šeit mūsu viesnīcā šajā atklātā tipa vietā? Vai jūs ticēsiet, ka šeit ir brokastu vieta un vēl pie tam privāta mums tikai 2? Un tā, labrīt, atkal esam brokastīs, mūsu privātā zona, skatāties, 81. stāvs. Un vienkārši ēdam, brokastojam. Un rekā, kā mums viss priekš mums, rekord. Neviena cilvēka nav. 81. stāvs. Teikšu, kā ir, sēdēt debesskrāpī 81. stāvā atklātā tipa vietā un brokastot, nu neko tādu vēl nebijām darījuši. Tas tiešām bija elpu aizraujošs fakts. Ja jau aizgāja tēma par ēdieniem, tad arī turpinām. Mums numuriņa cenā bija iekļauts brokasts. Nu tad teikšu, kā ir, tās bija tiešām ļoti piesātināts ar dažādiem ēdieniem. Sākot ar eksotiskiem augļiem dažādiem, ēd kaut pacīm nāk ārā. Dažādiem krosāniem, maizītēm, kūkām, dažādām zupām, dažādām gaļām, kuras tev uz vietas tur pats cep, sulas ar dažādas eksotisku augļu. Katrā ziņā šeit tiešām bija kā Turcijas vai Ēģiptes pašā krūtākā 5 zvaigžņu viesnīcā. Tur helmeņi. Tātad, un šeit 18. stāvā mēs jau nobraucām lejā. Var uzspēlēt minigolfu.
Kas te ir? Arī kaut kāds bāriņš? Te zivs ir, ja? Kaut kāds ir zivtiņas iekšā. Jā, te ir zivtiņas. Jā, un šeit var uzspēlēt minigolfu. Normāli 18. stāvā. Nu tā, mūsu šodienas mērķis ir aizmaukt uz Croissant Road. Ja pareizāk sakot, tas pats, kas Bangla Road ir Puketā, tad Tusiņa iela. Un esam tagad iznākuši ārā. Protams, skatīsimies. Patreiz bija tā, ka tuktuks prasīja mums 300 batus, un caur grābu bija 200 bati tikai. Tā kā redz, šitie te tuktuki laikam nemaz nav tik lēti, un nezinu, kaut kā tā sanāk. Bet varbūt tā viņiem ātrākie. Nu, kas to lai zina, nezinu. Tā, tuktuks, paņemam tuktuku pārmaiņas pēc, ja 300 bati, 215 bija grābā. Nu, ok, maucam ar tuktuku, šitā te čūņīgotu tuktuku. Diski, litaki, viss notiekās, maucām! Nu tā, esam nonākuši arī uz Croissant Road, to trako ielu. Ejam skatīties, kas tur īsti notiekās. Šitā laika. Un šeit jau skarstām oglēm mums jau uzreiz piedāvā jau zirnekļus un skorpionu. Skorpions? Yummy, yummy. Eat everything. And how much? Tā, atradām skorpions, 150. And this is normally eat, yes? Yeah, for eat, you try. Very good try, I find today. Very good. Tā, mēs esam tagad ielā, un Tamāra nopučē kādu izstās gan zirnekļus, zirnekļus var paēst. Zirnekļi maksā 550, un skorpioni maksā 150. Jā, un Tamāra notestēs, notikustēs. Tā labi, Tamāra neuzņemās to atbildību, ja viņa jau kāju jau lauž nost. Un tad sākam ēdam skorpionu. Jā, skorpions, kur ir? Un paņem otru kāju. Mēs jau ēdam skorpionus, iedomājies, tai zemē, mēs sākumā knapi tārpus noēdam, mēs jau tagad ēdam skorpionus jau. Ir ok. Jā, thank you. Tā. Mēs esam nonākuši jau līdz kam? Līdz krokodīļiem. Likās, ka šis arī bija īsts krokodils, no kā arī tika pagatavota šī sašļika gaļa, kas ir apakšā. Es nepočēju. Un reku mēs ieraudzījām, mēs Tamāra gribēja šajā ceļojumā ēst kobru. And how much snake? $550. Okay. No, okay, thank you. Thank you. Šī gan laikam nebija pēdējā cena, jo ejot projām, viņi uzreiz to cenu laida lēnā garā zemē. Cik daudz viņi laidīs zemē, to mēs nezinājām, jo skorpions bija jau nogaršots un kaut kā vairāk tur negribējās riskēt lot kaut ko eksotisku uzreiz uz sitienu ēst. Erotika. Īsumā tad no kā sastāv, ja kas ir tajā Croissant Road? Bardaks bardakam galā. Šeit ir praktiski viss, kas sākot ar bāriem, kuros tev vilinās iekšā ar dažādu kokteļu piedāvājumiem.
Par cik šeit bāri ļoti daudz, tad arī piedāvājumi būs viens par otru labāks. Pēc 2 kokčus un tev 3. bez maksas. Kur izāli? Var uztaisīt sev tetuvējumu, turpatās blakā var arī paēst. Un turpatās atkal tālāk var iedzert. Ak jā, tur tad taizeme un bez slavenām masāžām. Šeit var arī izmasēties. Jo tālāk gājām, jo vairāk parādījās eksotiskie visādi rāpuļi un viss kas cits, kurus, protams, to arī nopirkt. Nu kas mums te tagad, te jau mums vesela izlase ir? Jo! Ej, tā, tu nost, cik resni! Bāri arī šeit bija dažne dažādi. Šeit pieņemsim kaut kāds reggae bārs, kur, protams, ka varēja uzvilkt zālīt. Un kur tad, protams, bez slavenā pingpong šova? Kurš viss tur atkal ir, ja? Rakstā ar to vietu un kas tur vēl. Jūs interesē? Nu, es domāju. Un kas to būtu domājis? Šeit pat maķīts ir. Ko tik nedarīs, lai pievilinātu klientus bārā? Šis bija tāds mega iespaidīgs bārs vai klubs, kas to, lai zina, mēs tur iekšā neiegājām, bet tur diezgan krāšņi bija. Ja jau esi iegājis bārā, tad jāsāk domāt, kā lai tevi izklaidē, lai tu neaizietu prom. Tātad šovi arī bija dažni dažādi. Jā, un arī šāds, kas pievilināja jaunus klientus un izklaidēja esošos klientus bārā. Kaut kas traks. Nu, ja jums nepatika tievi slaidi priekšnesumi, tad mums priekš tevīm būs kaut kas cits piedāvājumā, vaļa? Jā, nu bija arī tādi bāri, kuriem galīgi neveicās ar iekšā saukšanu. Nu, diemžēl visi tukši. Nu, šeit pat varēja bizīt ciepīt matos. Bet tagad vairāk tos pingpong šovu piedāvā. Tāpēc, ka vēlāks paliek. No jā? Bet es jau nedomāju, ka tur ir kaut... Es tur palasīju tieši tas pats, kas buketā. Nu jā. Laižam tālāk. Mana sapņu māja, ka 7-Eleven, jā. Tas pats, kas Latvijā Lidl maiciņ, jā. Botas Lidl. Te atkal piedāvā. Nav. Uz šīs trakās ielas arī atrodās viesnīcas. Nu, nezinu, es neapskaužu šitos iedzīvotājs, kas šeit izvēlējušies dzīvot, kas nezin, ka šeit ir tāds bardaks. Pingpong šovs priekšā. Un tā skatītāji visi tikai dēļ jums. Re, kur ir lielais sirneklis. Tas ir ļoti liels. Un es viņu apēdīgs tagad, tas ir tikai dēļ jums.
vēlāk skatāmies, ka viens triku meistars rāda baigos trikus. Samaksājot 100 batus, tu vari nopirkt komplektiņu. Kārts vienam trikam un otram trikam striķi, plasmasas riņķi. Un pats labākais ir tas, ka tas pārdevējs tevi uzreiz arī apmācīs par to pašu cenu. Tas mūs ieintriģē un nopirkam šo visu. Tad arī Tamāra sāk mācīties pirmos trikus. Protams, ka galvā neliekās kopā, kā vispār tas ir iespējams. Bet roku veiklība, daži triki ar pirkstiem un viss sanāk. Nu, pamēģini uz viņa pamēģini. Reku, nu, davai, mēģini. Vēlreiz pamēģini. Elementāri. Nē. Pagaid, kas man jādara? Cut it and allow cannot do acting no way. Like this. Yes. Nu, Čals mums parādīs tos mēmāko triku. Mēs esam šokā, mēs vispār nesaprotam, kā viņi izpilda. Es nesaprotu vienkārši to. Tā, un tagad burvju triks no juniora. Redziet, kāds burvju triks no manī. Es vienkārši burvis esmu. Un šis gan, lai paliek maziņš noslēpums, kā man izdevās tas triks ar kārtību. Šī iela ir ļoti līdzīga kā Patongā, bet atkal no otras puses pavisam savādāka. Lielāks tusiņš tomēr ir Patongas Bangla Road ielai. Bet nu jā, ja esat Bankokā, tad vienu reizi vajadzētu aiziet paskatīties uz šo ielu un šo visu barda. Vienreiz bijāt, un tad ar pietiks. Tā, mūsu tuk-tuks tagad vakarā pa 200 aizdīs atpakaļ. Joho, motam iekšā, tad žuka notiekās atkal. Aiziet! Es te pakritījos un tur Izkrīt ārā.